Es esmu Mareks Markus. Cik vēl cilvēki Latvijā, mani neskaitot, ir piedzīvojuši safabricētu lietu Covid sadistu laikos, kur varmāku politikas rezultātā tika nolaupīti bērni un legalizēta bērnu un tēta vai mammas attiecību izpostīšana, kas turpinās ar vienu. Kas attiecas uz mani un maniem bērniem, tas viss ar Covid sadistu sektu saistītais murgs nav beidzies. Ir cilvēki, kam Covid afēras laikā nolaupīja bērnus, un zinu to no savas pieredzes, kad par manu vainu pēdiņās Latvānijas un morālās kroplīs režīms, kas piedalījās Covid afērā, pasludināja to, ka elpoju brīvi. Covid sadistu sektantiem debilitāte bija tādā līmenī, ka faktu, ka nelietoja vergu lupatu uz sejas un elpoja brīvi, vienādoja ar fizisku vardarbību un apdraudējuma nešanu tiem, kas Covid sektantismā piedalījās. Savukārt to, ka tiešā valodā jau tolaik teicu, ka uzpurnisms ir propaganda lēticības, apvārdotības un vājprāta rezultāts, sadismas un vardarbība pret sevi un citiem, to lietas fabricētāji sauc par emocionālo vardarbību pret uzpurnēniem. Tā nu top ģimenes lietas pēdiņās, nolādētas elles politikas aizsegā, kur Covid sadistu slepkavu projektos piedalījās tūkstošiem Latvānijas režīma izdzimteņi, kuru ļaunums jau uzmeklē maitas pa vienam. Neviens neatdos nolaupīto bērnību bērniem un vecākiem viņu dzīvi. Tātad valsts tēlotāji un elles projektu dalībnieki saņems ļaunumu, ko paši radījuši. Līdz tam latvāņi, jeb kaitēkļi, pamanās piedalīties jau citos ar pedovarām saistītajos projektos un barojas kaujamai dienai.